Tātad ķersimies klāt. Cilmešūnas. Šis termins skan visapkārt, bet ja pavisam godīgi, ko tas īsti nozīmē? Šodien mēģināsim tikt skaidrībā, kas ir kas šajā neticami aizraujošajā zinātnes laukā un atdalīsim tā teikt graudus no pelavām. Padomājiet par to uz mirkli. Spēja atjaunot bojātus audus, salabot orgānus un to visu darīt, izmantojot paša ķermeņa instrumentus. Izklausās pēc zinātniskās fantastikas, vai ne? Bet ziniet, tā nav. Tas ir tas milzīgais, lielais solījums, kas slēpjas aiz cilmešūnu tehnoloģijas. Pavisam vienkārši sakot, cilmešūnas ir kā mūsu ķermeņa personīgā avārijas dienesta brigāde. Tās ir tādas kā universālās pamatšūnas, kas spēj pārvērsties par jebko, kas organismam tajā brīdī ir vajadzīgs, vai tā būtu sirds muskulis, smadzeņu neirons vai jauna ādas šūna. Un terapijas mērķis ir pavisam vienkāršs – likt šai brigādei strādāt mūsu labā. Labi, teorija ir viena lieta, bet kā ir ar praksi? Jo tas viss vairs nav tikai teorētisks sarunas. Paskatīsimies, kā šī zinātne no laboratorijas sola nonāk pie reāliem cilvēkiem un jau tagad maina dzīves. Lūk, pavisam svaigs piemērs no reālās dzīves. Situācija ir dramatiska. Pacients Ķīnā saņem cilmešūnu transplantāciju, bet tad sākas ļoti bīstama komplikācija – AGVHD. Tas ir tad, kad jaunās transplantētās šūnas sāk uzbrukt paša pacienta ķermenim, un tad notiek izrāviens, tiek izmantota jauna apstiprināta injekcija, kas kļūst par pirmo šāda veida oficiāli atzīto terapiju Ķīnā, un tas ir milzīgs solis. Tas nozīmē, ka šī vairs nav eksperimentāla medicīna, regulātori to atzīst par drošu un efektīvu. Protams, šādi oficiāli apstiprinājumi dod ne tikai cerību. Kur ir cerība un zinātnisks progress, tur drīz vien parādās arī liela nauda. Tas iedarbina jaudīgus ekonomiskos spēkus. Lai labāk saprastu, par kādiem mērogiem ir runa, ielūkosimies vienā ļoti konkrētā jomā – redzes atjaunošanā. Tātad, kas ir šis LSCD? Iedomājieties, ka acs virsma ir kā zāliens, kam nepieciešamas sēklas, lai tas regulāri atjaunotos. Limbālās cilmes šūnas ir tieši šīs sēklas. Ja to pietrūkst, acs virsma vairs nespēja atjaunoties. Un sekas ir briesmīgas, hroniskas sāpes, iekaisums un, diemžēl, bieži vien aklums. Tieši šeit cilmes šūnas piedāvā potenciāli revolucionāru risinājumu. Un te mēs redzam problēmas mērogu – 243 000. Tas ir gandrīz 1/4 miljonus cilvēku. Tas ir vairāk nekā, piemēram, Daugavpilī un Liepājā kopā. Veselas pilsētas ar iedzīvotājiem, kuriem ir šī diagnoze. Tā ir milzīga pacientu grupa, kurai nepieciešama palīdzība, un, protams, medicīnas industrija te saskata milzīgu iespēju. Un lūk, ko ar cilvēku cerības satiekas ar biznesa realitāti. 2,7 miljardi dolāru tikai Amerikas Savienotajās valstīs vien. Šis skaitlis ir tirgus cena tām cerībām, kuras lolo tie 243 000 cilvēku. Tas skaidri parāda, šī vairs nav kaut kāda šaura akadēmiska interese. Tā ir smagsvara industrija, kas piedzimst mūsu acu priekšā. Jā, un nav nekāds pārsteigums, kas ir līderis šajā jomā. Vairāk nekā puse no visa šī lielā pīrāga pieder Amerikas Savienotajām valstīm. Viņi ir priekšgalā gan pētniecībā, gan, protams, arī šo tehnoloģiju pārvēršanā naudā. Bet, kā jau vienmēr, kad spēlē ir tik lielas cerības un tik liela nauda, lietas kļūst sarežģītas. Un te sākas lielās debates, kas šobrīd plosās visā cilmešūnu pasaulē. Būtībā ir izveidojušies divi pilnīgi atšķirīgi ceļi, kā nonākt pie ārstēšanas. Varētu teikt, lēnais un drošais ceļš, un ātrais, bet riskantais. Vienā pusē ir viss pēc noteikumiem, gadiem ilgi pētījumi, klīniskās pārbaudes, drošība pirmajām vietā. Otrā pusē – bizness, kas saka, mums ir risinājums, mēs varam palīdzēt jau tagad, nāciet pie mums, bieži vien apajot visu šo garo pārbaužu procesu. Un tieši par šo otro ātro ceļu runā tādi eksperti kā Vils Basta. Citiem vārdiem sakot, tā vide mēdz būt kā mežonīgie rietumi. Ir ļoti daudz solījumu, bet pārāk maz noteikumu. Un tas, protams, rada milzīgus riskus pacientiem, kuri cerības var tikt vienkārši izmantotas. Un, lai saprastu, kāpēc šis ātrais ceļš ir tik populārs, tikai paklausieties šo. Dzirdiet tos atslēgas vārdus.
bez medikamentiem, bez ķirurģijas, dabiskās spējas. Tas ir tieši tas, ko izmisuši cilvēki, kas cieš no hroniskām sāpēm, vēlas dzirdēt. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs un neticami vilinošs mārketings. Tātad esam apskatījuši, kas notiek tagad. Gan oficiālo zinātni, gan šo neregulēto tirgu. Bet kas būs tālāk? Kur tas viss virzās? No te kļūst patiešām interesanti. Un šeit ir pavērsiens, ko iespējams neviens negaidīja. Mēs visi esam dzirdējuši par labajām baktērijām, par zarnu mikrobiomu, bet kurš būtu domājis, ka šie triljoniem mikroorganismu būtībā sarunājas ar mūsu cilmesšūnām un ietekmē to, kā mēs novecojam. Tas pavēr pilnīgi jaunu lauku. Iespējams, nākotnes terapija būs nevis šūnu injekcija, bet varbūt īpaša diēta. Un tā mēs atgriežamies pie paša sākuma. No vienas puses milzīga pamatota cerība, no otras milzīgi riski un ētiskas dilemmas. Galvenais jautājums paliek atklāts, kā mēs kā sabiedrība virzīsimies uz priekšu, kā izmantot šo neticamo potenciālu, nepārvēršot cerību par lētu preci un neapdraudot cilvēkus. Jā, par to tiešām ir vērts aizdomāties.